Šodien mēs atkal esam ciemos pie Crown Latvija, Rīgā Hanzas ielā, un, kā redzat, viņiem ir gadījies viens ļoti interesants pacients. Tas ir elektromobīlis Great Wall Motors Ora, jeb vienkārši Ora. Kā elektromobīls, tas automobīls ir pat vairāk nekā ok, taču kā jau jebkura mazās klases automašīna, varētu izcelties ar tādiem mazliet plānākiem bleķīšiem. Tāpēc mēs esam nolēmuši šo automašīnu sagatavot gaidāmajai ziemai. Apskatot auto, protams, ir redzams jau riska zonas, tad tās varētu būt arkas, sliekšņi. Principā tas ir tāds pats standarts, kā mēs skatītos uz kādu citu Āzijas izcelsmes automašīnas, tehnisko virsbūves daļu vai tam līdzīgi. Vai mazi auto rūsē mazāk? Lai gan liktos dīvaini, kad mazāks auto un mazāk rūsē, tāda diemžēl nav. Realitātē mēs esam ievērojuši, ka mazākie auto laikam ražošanas procesā ir kaut kas ietaupīts vai brīvākas kabatas nišas, kur mitrumam smiltīm uzkrāties, rūsa vairāk tiek klāt. Kuras virsbūves daļas visbiežāk pakļautas rūsas riskam? Tieši vairāk apakšējā daļa, aizmugurējā daļa, tātad pati apakša aizmugurējā daļa un, protams, sliekšņi un kabatas. Vai Āzijā ražotās automašīnas rūsē biežāk nekā citas? Āzijas izcelsmes automobīļiem, diemžēl, mēs esam novērojuši, ka ir nepieciešama pretrūsas apstrāde, jeb kaut kādā veidā pasargāt auto no rūsas. Cik bieži vispār pretrūsas apstrādē nonāk automašīnas no Ķīnas? Šis nav pirmais auto pie mums, šis jau ir, ja nemaldos, kāds 10. ķīnietis, kas ir mūsu apstrādes centrā iebraucis uz apstrādi. Likās, ka tas, kas ir ražots Ķīnā, ka tam ir jābūt sliktas kvalitātes. Tā nav. Tā nav. Auto ir ļoti, es pat teiktu, kaut kādus soļus priekšā Eiropas automašīnām. Kas liecina par GVM Ora kvalitāti? Sākot no dizaina un sākot no izpildījuma interjera kvalitātes, jo tomēr mēs arī pamanām mazliet braucot iekšā boksā to mašīnu braucot ārā. Un arī apakšējā daļā, piemēram, ņemot nost aizsargu pāns un tam līdzīgi, mēs redzam, ka tur ir diezgan kvalitīvi viss darīts. Bet kāda ir GVM pārstāvju pašu pieredze ar Ora noturību pret rūsu? Mēs sākām februārī un ziema gāja uz otru galu. Tad šādas vietas mēs vēl neesam pamanījuši, bet jebkurā gadījumā runājot ar Crown pārstāvi, mēs saņēmām rekomendācijas veikt pretrūsas apstrādi, jo jebkurai mašīnai ir šīs slēptās vietas, kuras nākotnē varētu būt problēma zonas un tad jāveic šī apstrāde. Interesanti, kura apstrādes programmā šim auto būtu ieteicamāka? Šī ir programma minimums tikai apakšējā daļa. Mēs piedāvājam taisīt arī pilnu pretrūsas apstrādi, kas būtu ļoti svētīgi, kad jūs iegādājaties jaunu auto jau uzreiz, vai vienalga jums ir mazlietots auto, izpūst, apstrādāt šīs slēgtās vietas, kabatas, kurās uzkrājas mitrums un veidojas rūsa. Mūs vairāk uztrauc ziemas apstākļos, kā tā baterija, visi šie savienojumi vietas, kā viņas izturēs mūsu sāļus. Vai elektromobīļa pretrūsas apstrāde prasa vairāk laika? Noteikti ir kaut kāds laiks ilgāk, jo ir ļoti daudz aizsargu pānas tieši apakšā, kas nosedz arī pašu bateriju. Pie apstrādes tas nekāda sarežģītība mums nerada. Daži bažīsies, vai Crown pretrūsas materiāls nav bīstams elektromobīļa baterijai. Crown materiāls absolūti nav kaitīgs un bīstams elektromobīļiem. Viņš ir tieši otrādi pateicīgs. Es pat teiktu, ka savā ziņā mēs esam vienīgie, kas ar drošu sirdi, ar drošu roku var apstrādāt šīs te automašīnas, jo neviens pretrūsas līdzeklis nav dieelektriķis. Crown ir 30,000 voltu dieelektriķis. Mitrums netiks klāt pie šiem kontaktdevējiem, pie dažādiem baterijas klemēm, vadiem, kontaktiem, sensoriem un tam līdzīgiem. Vai Ora pēc šādas apstrādes nezaudēs rūpnīcas garantiju? Nē, automašīna nezaudē garantiju, veicot pretrūsas apstrādi. Tas ir tikai papildus pasākums, lai automašīnas, teiksim tā, mūžu vai virsbūvi saglabātu ilgāku laiku, labāku kvalitātē. Vienlaikus GVM pārstāvis uzsver, ka pretrūsas apstrāde ir brīvprātīgs pasākums, par kura iespēju tiks informēti visi Ora klienti. Jā, šis ir brīvprātīgs pasākums, mēs neko neuzspiežam, bet jebkurā gadījumā mēs iesakam, ka pastāv tāda iespēja apstrādāt automašīnu, teiksim, lai cilvēks pēc 5 gadiem būtu mierīgs, lai bez satraukuma, lai varētu turpināt arī automašīnu lietot ilgākā periodā.